Atceramies barikāžu pamatjēgu. Būt neatkarīgiem brīviem. Tad tagad klausamies vienu no tā laika nodevējiem cilvēku. Bet kāpēc es vispār tik nikns biju? Tāpēc, ka es redzēju, kas notiek ar stāšanos Eiropas Savienībā un it sevišķi NATO. Bija baigā pretestība. Tagad jau šī paudze to nemana. Jā. Toreiz tur rakstīja, visur skanēja, nevajag mums NATO, būsim kā Šveice, neatkarīgi pilnīgi, jā. Un bija tāda baigā pretestība. Un es godīgi novadīju 2 gadus Nacionālās drošības komisiju un no 2002. līdz 4. Un 4. gadā, kad mūs uzņēma NATO, es aizgāju pie Enāra Repša un teicu, Enār, visu. Mēs esam NATO, mēs esam Eiropas Savienībā. Es atkāpjos no tās komisijas vadītājiem. Es savu darbu esmu izdarījis. Vils, kādēļ tu neklausījies toreiz cilvēkos? Cilvēki negribēja. Viņi gribēja brīvi būt, neatkarīgi. Gluži kā Šveicē. Kādēļ tu neklausījies? Kādēļ tu klausīji tikai savus kungus aiz jūras? Pat uz šo video norēģēji un uzrakstīji. Ceru VDD redz tevi. Un papētīs, vai neesi FSB aģents. Edgar, varēsi aizdot man to cepurīti FSB? Tu man nav pa cepurīti. Tu esi kaut kāds sūdīgs tas aģents, pa cepurīti nav. Jēs tu, Marija, cik bailīgs tu paliki tomēr. Redzi jau bišku, pats izpļāpājies un piefiksēji. Bet atceries pie Saeimas, ka tevi ievēlēja, kad es tev piegāju klāt. Es tev uzdevu vienu jautājumu. Lielai Kiršpāns. Vienu jautājumu. Tagad jūs esat tikuši iekšā. Tu tikuši baigais varoņdarbs. Ir, tomēr es. Šoreiz izdarīsiet to soli, ko neizdarījāt 5. Saeimā. Un tas bija? Satversmes strādāt. Ko mēs varam ar savām 9 balstiņām? Mēģināsim. Vai izdarīsiet to, ko neizdarījāt 5. Saeimas sasaukumā? Ko jums augstākā padome neatkarības deklarācijā ierakstīja stingri? Izstrādāt jauno satversmes reprodukciju, kas atbilstu pašreizējai politiskai un sociālistiskam stāvoklim. Kaut kā izdarījāt tā, kad neko neizdarījāt. Vienkārši it kā atzīmējāt, ne it kā ir. Un pēc tam cilvēki domā, ka neredz nevienu likumu. Starp citu, man visas 6 atbildes ir. Un visas tās 6 atbildes drīzumā nāks ārā. Un tur būs smieklīgāk. Vili, nepaliec pats smieklīgs. Nemuļķo. Pieredzes miljonos. Villiņās. 5 miljonu berģos nevar notirgot māju. Cik tev tā māja tur maksā? ASV, cik tev tur tā mazā it kā mājiņa maksāja? Cik tev uzņēmuma ēkas Vecrīgā un tā tālāk? Vilīti, pietiks jums miljonos peldēt uz cilvēku reiķinu. Un to pašu, ko jūs tagad darat, vienīgais, ko stumjat cilvēkiem galvā, visādus makaronus, lai tikai pelnītu uz viņu reiķinu, vairāk neko. Taču to Vili, tavs komentārs, ko tur uzrakstīja, ceru VDD tevi redz. Es domāju, ka viņi redz visus. Un es domāju, ka tur būs vesels bars kā jau Covid laikā, kad atzīmēja valsts policija, VDD. Un es nebrīnos, ka tu pats aizsūtīsi un palūksi. Ej, puiši, davai, viņš man te pieķērās pie pakaļas. Davai atbildi par... Atceries pie Saeimas, kad es tev prasīju. Vai izdarīsi to, ko neizdarīji 5. Saeimas sasaukumā? Ko mēs 9 varam izdarīt? Tā neko mēs nevaram izdarīt. Mēs varam vienīgi makaronus stumt ausī. Aptuveni tā jūsu darbība. Vairāk nekas. Tēlot, imitēt it kā kaut kādu valdību. Kaut jums aiz jūrā tur ir, kas pār jums krata pirkstu saka. Eiropā ievilkāta. Eiropa tagad diktē. Kuru, ko, cik, katru gadu, ko var darīt? Vai arī katru gadu liek tikai sodus uz sodiem virsū? Vai arī tie 20 miljārdi, kurus jūs aizņēmāties savā korporācijā, sākot ar Šleseri un tā tālāk? Jūs arī paši atdosiet tos 20 miljārdus, bet neprasiet no cilvēkiem, kuri pat dzīvē viņus neredzēja. Protams, tad, kad dibinājās Latvija, atjaunoja neatkarību, viss nevarēja notikt juridiski korekti. Tāpēc, ka ziniet, ka satversmes sapulces oriģināli nav.
Ziniet, ka nebūsiet sodīts? Vienkārši to tautas attieksmi parādīt tādā veidā nebalsoja par šīm vēlēšanām. Šīs vēlēšanas neko neizšķir. Vienkārši parādam savu attieksmi, ka mēs vairs tajā nepiedalāmies. Un ja tie procenti būs kaut kādi nevis kā šodien pāri 30 šobrīd, kuri ir gatavi balsot.